Labdien! Es esmu Ilona Koroševska un Kultūras namā Rīgava es vadu bērnu un jauniešu vokālos ansambļus. Pašlaik es lasu Guntara Sviļa grāmatu Bet kas būs ar mums? Ļoti iesaku viņu izlasīt tās paaudzes cilvēkiem, kas Latvijā dzīvoja 90. gados un atcerās vēl pirmos kasetniekus, pirmos videomagnetofonus, pirmās deficīta preces, kad mēs banānus un snikerīšus pirkām par dārgu naudu. Šī grāmata šo grāmatu iesaku arī tāpēc, ka viņa ļoti viegli lasās, ātri izlasās, jo to stāsta caur savu redzējumu mazs zēns. Man grāmata ir pirmkārt atpūta, relaksācija, domāšana, fantazēšana, jo, kad es lasu grāmatu, es it kā pārkāpju pār realitātes rāmi un ieeju iekšā tur, tā kā aizspogulijā un dzīvoju tur grāmatas dzīvi. Mīlestību uz lasīšanu man iemācīja literatūras skolotāja Ogres vidusskolā, kur es mācījos. Visu mūžu es esmu viņai pateicīga, jo viņa iemācīja mums domāt, analizēt, būt dzīves gudriem, sirds gudriem. Viņa iemācīja mums ļoti labi rakstīt sacerējumus, kas man ļoti ir noderējis visu manu mūžu, strādājot par muzikālo audzinātāju un rakstot scenārijus bērnu svētkiem. Un ko tagad lasi tu?